Ogres namsaimnieka sētnieka pienākumos ietilpst ēkai piekritīgo ietvju celiņu un taciņu tīrīšana. Tur, kur atrodas mašīnas, tad ēkas piekritīgajā zonā automašīnu stāvlaukumu nav ogres namsaimnieka sētnieka normās. Tātad to dara tehnika pēc dzīvokļu īpašnieku pasūtījuma. Tātad, ja ir nepieciešama tehnika tīrīt, tātad šos te piebraucamos ceļus pie ēkas un pašu stāvlaukums, tad to dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvi parasti pasūta pie ogres namsaimnieka. Tehnika atbrauc, iztīra. Bet ir vēl viena iespēja, ko ogres namsaimnieks arī piedāvā, tātad pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lūguma, ja ir nepieciešams, tad mēs kāpņu telpās novietojam snieglāpstus. Šis snieglāpsts kalpo katram automašīnas īpašniekam, viņš var notīrīt ap savu automašīnu sniegu. Tad mēs aicinām notīrīt ap savu automašīnu aptuveni 1 metru platumā, iztīrīt šo sniegu un tad attiecīgi šos sniegu pārvietot kaut kur uz zaļo zonu. Kad mašīnas ir atbrīvojušas pašu stāvlaukumu, mēs varam aicināt tehniku un iztīrīt. Tas nemaksā ļoti daudz, tas ir salīdzinoši atkarībā no kopējās platības, bet traktora tehnikas ir uz laiku. Salīdzinoši būs nebūtisks izmaksas, bet mēs vienreiz iztīram šo sniegu stāvlaukumā. Te snikšanas, ja ir pie regulāras snikšanas, to iespējams ir jādara biežāk, bet līdzīgos laikapstākļos kā šoziem, mums ļoti bieži snikšanas nav. Tad mēs vienreiz iztīram, mums ir ērts piebraucamais ceļš un stāvlaukums. Tad ogres namsaimnieka pārziņā un atbildības zonā ir taciņas, ietves un kāja celiņi. Viss, kas ir stāvlaukums un iebraucamie ceļi, to mēs tīram ar tehniku pēc dzīvokļu īpašnieku kopības pasūtījuma. Snieglāpstus pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lūguma mēs novietojam kāpņu telpās, un paši dzīvokļu īpašnieki var iztīrīt šo teritoriju ap savu autotransporta līdzekli.